rakstīšu. Un jā, un tā tad sāksim ar to, kad nedaudz tātad parādīšu, kur ir pieejama informācija par projektu kārtu. Tātad projekta kārta ir izsludināta līdz 1. novembrim. Projektu iesniedzam līdz 1. novembrim. Esam izsludinājuši pilnīgi visas rīcības, kas ir tā kā definētas stratēģijā. Un šodien runāsim par visām otrā punkta rīcībām un arī par 3.1, tātad atbalstu kopienām un viedo ciemu aktivitātēm. Un zem otrās sadaļas mums tātad iet publisko teritoriju labiekārtošana, sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un jauniešu iniciatīvas. Un visa informācija, kas ir nepieciešama projekta aizpildīšanai, tātad ir pieejama Daugavpils mājaslapā. Šeit ir sadaļa līderu dokumenti, kur jūs varat redzēt gan stratēģiju, gan noteikumus, gan arī pašu projektu kārtas sludinājumu izlasīt, pašnovērtējumu veidlapas, kas ir svarīgi dokumenti, tāpēc, ka pirmkārt jums ir pašiem jānovērtē, kā jūs esat sagatavojuši projektu, un jāsaliek punkti, gan arī mēs pēc šīm veidlapām vērtējam jūsu projektu. Tas ir partnerība Daugavpils. Un šeit pat ir atrodams arī nolikums, kurā ir aprakstīts projektu vērtēšanas kārtība un arī kritēriju nosacījumi, kas tātad katrā kritērijā būtu jāievēro un jums projektā jāsaraksta, lai šis kritērijs būtu izpildīts. Tātad, jā, Daugavpils mājaslapa ir viena no tām vietām, kur ir pieejama informācija, bet vēlāk redzēsiet arī pārējās. Tātad, lai vispār iesniegtu projektu, vispirms ir jākļūst par lauka atbalsta dienesta klientu, jo visi projekti ir iesniedzami lauka atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā. Un tātad lauka atbalsta dienesta mājaslapā zem sadaļas klientiem ir aprakstīts un var arī, var teikt, redzēt pieteikumu, kas ir jāizpilda, lai kļūtu par lauka atbalsta dienesta klientu. Tātad šeit ir visa informācija, viņa ir jāizlasa, jāpārskata, jāsagatavo pieteikums un jāiesniedz lauka atbalsta dienestā. Un tad jums tiks piešķirta elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietošanas vārds un parole, un jūs varēsiet pildīt pieteikumu un iesniegt tātad cauri lauka atbalsta dienesta sistēmu partnerībā Daugavpils. Es gribētu teikt, ka jautājumus droši uzdodiet vai, tad, kad es stāstu, ja kaut kas nav skaidrs, vai rakstiet čatā, tad mēs viņus paskatīsimies pēc tam. Un par cik mums ir vesels 4 rīcības, kas ir uz sabiedriskajiem projektiem, tad beigās mēs paskatīsimies arī projektu vērtēšanas veidlapas. Tad būtu labi, ja jūs norādītu, kuras aktivitātes jums interesē. Vai tās ir publiskā infrastruktūra, vai sabiedriskās aktivitātes, vai jauniešu iniciatīvas, vai kopienu iniciatīvas. Un tad mēs attiecīgi arī pēc veidlapas izrunāšanas šīs vērtēšanas veidlapas pastīsimies. Tātad šī ir elektroniskās pieteikšanās sistēmas pirmā lapa. Viņu atverot, jūs redzat sarakstiņu, ir jāņem projektu un investīcijas, ir jāpievieno jauns projektu iesniegums, ir jābrauc uz pašu apakšu. Un jāveido pieteikums tātad sabiedriski virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai. Nospiežot, viņš prasīs jums novadu, tātad partnerībai Daugavkrasts ir iesniedzama projekta Ķekavas novadā. Ķekavas novads, Ķekavas pagasts izvēlos, bet jums tikpat labi var būt jebkurš pagasts vai arī pilsēta. Tad ir jāspiež izveidot jaunu iesniegumu, vēlreiz jāiet uz leju un jāņem veidlapa kopienas spēcinošas un vietas attīstības sekmējošas iniciatīvas. Tātad šī ir sabiedrisko projektu veidlapa.
jātaisa vēlreiz vaļā un jums atvers visu veidlu. Tātad ir jāsāk ar to, ka jāieliek ķeksītis tajā aktivitātē, kurā jūs īstenosiet projektu. Vai nu publiskās teritorijas. Es teiktu, ka zem publiskām teritorijām, zem publisko teritoriju labiekārtošanas ir faktiski infrastruktūras projekti, kuros tiek paredzēts vai nu sakārtot kādu ārtelpu, vai veidot sporta vai atpūtas aktivitātēm piemērotas vietas un tam līdzīgas lietas. Savukārt zem sabiedriskajām aktivitātēm var jau iegādāties inventāru, vai nu kādu telpu aprīkošanai, kas ir publiski pieejams, vai inventāru kaut kādu noteiktu aktivitāšu realizācijai, vai arī sagatavot un iesniegt un realizēt mācību projektus. Jauniešu iniciatīvas ir nedaudz atsevišķa saruna. Šeit tiek realizēti dažādi pasākumi. Tie var būt gan mācību pasākumi, gan brīvā laika pavadīšanas pasākumi, kā nometnes un kaut kas tam līdzīgs, lai jauniešiem pilnveidotu, var teikt, dzīves zināšanas un dzīves prasmes. Un jauniešu iniciatīvas tiek realizētas pēc noteiktas metodikas, es jums viņu arī vēlāk parādīšu, un ir 6000 eiro projekti. Un atbalsta likme ir 100%. Tātad var teikt, ka ir jāiesniedz projekts par 6000, ne vairāk, ne mazāk. Jāmāk pamatot un salikt izmaksas, un tātad viens jauniešu iniciatīvas projekts saņems 6000 eiro. Bet par to mēs bišķiņ vēlāk parunāsim, kā tas izskatās. Savukārt atbalsta kopienu un viedo ciemu aktivitātēm ir ļoti līdzīgs sabiedriskajām aktivitātēm. Vienkārši, lai aktivizētu, popularizētu kopienu ideju, ir izdalīta atsevišķa rīcība tieši kopienu biedrībām. Nu, lūk, es gribētu teikt, ka veidlapa pa lielam ir vienāda bez mazai visām šīm rīcībām. Līdz ar to es sākumā paņemšu sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu un iziesim pašai veidlapai cauri un tad jau pārējām lietām. Tātad ieliekam ķeksi. Šeit ir jāsaliek informācija par pieteikumu iesniedzēju, faktiski par to cilvēku, kurš būs atbildīgs par projektu, ar kuru sazināsimies vai nu mēs kā Daugavpils, ja būs nepieciešama papildus informācija, vai arī lauka atbalsta dienas. Un, jā, tas ir tātad cilvēks, kurš faktiski atbild par projekta iesniegšanu, realizāciju un saziņas uzturēšanu ar Daugavkrastu un lauka atbalsta dienestu. Un projekta nosaukums. Nosaukumā noteikti vajag attēlot projekta ideju, projekta mērķi, ko jūs ar šo projektu gribat sasniegt. Tātad spiežam pogu saglabāt un ejam uz nākošajām sadaļām. Šeit maliņā arī ir pogas saglabāt, ja ir sadaļas, kas ir jāpilda tā kā ilgāk, garāki teksti, tad es ieteiktu to pogu ik pa brīdim nospiest, lai tā informācija saglabājās, lai nav tā, ka kādā brīdī, vai nu netīšām atslēdzoties internetam, vai notiekot kādai citai ķibelei, pusi projekta informācijas ir pazudusi. Un vēl ir tā, ka jums nav jāaizpilda viss projekts ar vienu piegājienu. Jūs viņu varat pildīt droši vairākas reizes, vairākas dienas. Jūs viņu saglabājat, un pēc tam jūs viņu atradīsiet turpat sākumā zem projekta iesnieguma saraksta jau kā esošu projektu un varēsiet viņu labot. Tātad, informācija par atbalsta pretendentu. Faktiski tā ir tā informācija par jums, par to, kas jūs esat, ko jūs darat, ar ko nodarbojaties, kas ir tās jūsējās sabiedriskās aktivitātes, kāpēc jūs gribat realizēt šādu projektu. Lūk, tātad apakšpasākumu mēs jau esam atzīmējuši. Šeit arī šo sadaļu esam aizpildījuši, bet parādās, vai ir piederība kādai uzņēmumu grupai. Faktiski projekta iesniedzēji var būt vai nu biedrības, vai reliģiskas organizācijas, vai pašvaldība, vai fiziskas personas.
Es gribētu teikt, ka lielākā daļā gadījumu jums noteikti būs nē, bet var gadīties, ka kādai biedrībai, īpaši biedrības dibinātājiem vai valdes locekļiem vai īpašniekiem ir saistītie uzņēmumi. Un īpaši šeit ir jāskatās, ja šie saistītie uzņēmumi ir ar vienu un to pašu darbības veidu, tad viņi skaitīsies kā viena grupa. Un ieliekot, jā, jums vienkārši atvērsies tabuliņa, kur būs jāspiež pievienot un jāsaraksta šie uzņēmumi. Bet es ceru, ka lielākā daļā jums tādu gadījumu nebūs. Otra sadaļa, kur ir visa noderīgā informācija priekš projekta sagatavošanas, ir šeit. Te ir gan ministru kabineta noteikumi, gan visas veidlapas un metodikas, kas nepieciešams, lai sagatavotu projektu. Savukārt augšā, lūk, sadaļiņa rokas grāmata. Te ir visa informācija, kas ir nepieciešama tieši priekš projekta veidlapas aizpildīšanas. Ja jums būs vēl nepieciešams kaut kādas papildus zināšanas, kā aizpildīt kādu no projekta sadaļām, tad droši variet rokas grāmatā un meklēt aprakstu. Projekta īstenošanas vieta. Tātad tajā gadījumā, ja projekta īstenošanas vieta atšķirās no pretendents norādītās adreses, adrese ir vai nu juridiskā vai faktiskā atrašanās vieta, tad te ir jāliek jā, un jums izlasa tabuliņa, kur ir jānorāda, kas būs faktiskā projekta īstenošanas vieta. Atceramies, ka joprojām Čakavas novada, ārpus Čakavas novada teritorijas iziet nevar. Saglabājam, turpinam. Un tagad, jā, tagad mēs esam sadaļā, kas tātad ir informācija par atbalstu pretendentu, kur es jau iepriekš teicu, ka tātad ir tā visa informācija par jums, par jūsu pieredzi, par jūsu darbību un par to, kāpēc jūs gatavojat šo projektu un īpaši kādu labumu viņš dos sabiedrībai. Tātad atbalsta pretendents, izvēlamies, kas jūs esat, vai pašvaldība, vai biedrība, fiziska persona vai juridiska persona, kas ir uzņēmums vai individuālais komercants, būs tikai tādā gadījumā, ja viņi lauku turisma objektā sakārtos vides pieejamību cilvēkiem tātad ar īpašām vajadzībām. Es paņemšu biedrību, un tad mēs iesim tālāk. Tātad, ja projektu iesniedzat jūs paši, tad šeit čeksīts nav jāliek par pilnvaroto personu, bet, ja jūs gribat nodot projektu rakstīšanu kādam citam cilvēkam un gribat viņu, kā lai saka, pieslēgt savam projektam, tad jūs varat likt šeit ķeksi. Tikai tādā gadījumā jums ir jābūt arī attiecīgiem cilvēkam ierakstītam lauka atbalsta dienestu šajā, kā lai saka, klientu sarakstā, un viņam ir jābūt piešķirtai pieejai. Kāda ir atšķirība? Ja projekts tiek pildīts jūsu kā turētāja profilā, tad pie projekta iesniegšanas nav jāiesniedz un jāizpilda nekāda atsevišķa pretendenta deklarācija. Viņa parādās automātiski tepat pie projekta veidlapas. Ja jūs šeit būsiet ielikuši teksi un nodevuši projektu pildīšanu kādai citai personai, tad papildus iesniedzot projektu, jums kā projekta iesniedzējiem, kā projekta turētājiem būs jāpievieno vēl atsevišķa deklarācija parakstīta par to, ka viss projekta pieteikums ir aizpildīts pareizi. Gadījumā, ja jums ir koprojekta dalībnieki, tad šeit ieliekot parādās ailīte, kad ir jāsapilda informācija par koprojekta dalībniekiem, un tas ir tādā gadījumā, ja jūs esat nolēmuši, kad kad jūs ar kādu organizāciju kopā realizēsiet vienu projektu, piemēram, nezinu, pašvaldība ar kopienu, kopā kopienas biedrība izdomā, paņemsim Daugavmalu kā piemēru, Daugavmalai uzstādīt kādu infrastruktūras objektu. Pašvaldība iesniedzējs, Daugavmalas biedrība koprojekta dalībnieks, abi vienojas, papildus šim būs jāpieliek arī līgums
abi vienojas par to, kas ko dara, cik kurš iegūst. Un šeit tātad tiek norādīta attiecināmā izmaksu summa gan vienam kopprojekta dalībniekam, gan arī otram kopprojekta dalībniekam. Tātad jums kā projekta iesniedzējiem. Darbības apraksts. Tātad ir ļoti labi arī izveidot pieteikumu formu, jo katrai šai ailītei ir i-burtiņš ar paskaidrojumu, ko katrā konkrētā ailē mēs gribam redzēt, kāda informācija. Un kā jau teicu, tātad darbības aprakstā vajadzētu aprakstīt, kas jūs esat, ko jūs esat darījuši, kāpēc jūs rakstat šo projektu, kāda ir jūsu pieredze, kādi ir mērķi vai idejas, ko jūs gribat sasniegt ar attiecīgā projekta realizēšanu. Un kā tātad šis projekts kalpos sabiedriskajam labumam. Ja gadījumā nepietiek zīmes skaits, tad droši var likt arī papildus informāciju klāt, kā pievienotos dokumentus, vienkārši sarakstot visu iztrūkstošo informāciju Word dokumentā. Jā, tātad atbalsta pretendenta īstenotie projekti citās iestādēs. Tātad tikai tie projekti, kas attiecās uz attiecīgo, kā lai saka, projekta ideju, un kas ir saistīti ar šo projektu, kuru jūs iesniedzat lauka atbalsta dienestā, ir jānorāda šajā sadaļā. Piemēram, nezinu, uzstādām infrastruktūras objektu, bet, lai uzstādītu šo infrastruktūras objektu, pirms tam ir bijis projekts, kaut vai Centrālā finanšu līguma aģentūrā, lai sakārtotu pašu infrastruktūru. Vai arī šis projekts ir šobrīd paralēli. Tādā gadījumā ir jāliek jā un jānorāda attiecīgi viss projekts un tā attiecināmās izmaksas. Tas ir ar mērķi, lai saprastu, kāda projektiem nav dubultais finansējums. Šeit 24. punkta aktivitāte attiecas tikai uz, kā jau minēju, turisma objektu turētājiem, kuri iesniedz projektus sabiedriskajā labumā un vēlas sakārtot cilvēkam ar īpašajām vajadzībām vidas pieejamību. Tad lielākajā daļā gadījumu šeit būs nē, un mēs varam iet tālāk. Tātad paša projekta informācija par projektu ir B1 sadaļa. Projekta mērķis tātad īsts, kodolīgs, bet nevis tur, nezinu, uzstādījuši infrastruktūras objektu, iegādāšos mūzikas aprīkojumu pulciņam, bet kas ir tā lielā projekta ideja? Kas ir tas lielais mērķis, ko jūs gribat sasniegt? Iegādājoties attiecīgās investīcijas vai veicot kādu apmācību projektu. Tālāk ir projekta apraksts un tā nepieciešamības pamatojums. Tātad rakstam par to, ko mēs darīsim projektā, kas ir mūsu mērķa grupas. Jā, kas ir mūsu mērķa grupas? Norādot, kā šīs projekta iegādes vai investīcijas būs pieejamas sabiedrībai un kādas ir arī, vai arī kādas aktivitātes tiks uzlabotas ar šī projekta iesniegšanu. Ar vienu var sakot, aprakstot skaidri un gaiši, kāpēc vispār sabiedrībai, Čakavas novada sabiedrībai šis projekts ir nepieciešams. Projekta īstenošanas laika grafiks. Šeit ir jāsaraksta visas aktivitātes, kas ir saistītas ar projekta īstenošanu. Jūs varat sākt ar projekta sagatavošanu, kad tas ir bijis pirms projekta iesniegšanas. Tad ir projekta vērtēšana, kur var paredzēt vismaz 4 mēnešus. Jo, jā, 1 mēnesi vērtējumu mēs kā partnerība Daugavkrastu, bet
un tālāk nododam lauka atbalsta dienestam vērtēt, un viņiem ir tiesības projektu vērtēt 3 mēnešus. Tātad faktiski par projektiem, ko jūs iesniegsiet šajā kārtā, lauka atbalsta dienas lēmums jūs saņemsiet aptuveni februāra beigās nākamā gada. Projekta īstenošanas laika grafikā noteikti var minēt arī visas cenu aptaujas, ko jūs veiksiet priekš projekta. Tātad, ja tiek iegādāts iekārtas, aprīkojums, tiek veiktas mācības vai citas aktivitātes, visām cenu aptaujām, kur izmaksas ir virs 1000 eiro, jau ir jābūt pie projekta iesniegšanas. Kas nozīmē, ka jūs sagatavojat specifikāciju ar 3-4 parametriem, izsūtat un saņemat vismaz 2 derīgas atbildes. 2 derīgas atbildes, tas nozīmē, ka šie piedāvājumi ir atbilstoši jūsu specifikācijai. Katrā ziņā arī tajā vispārīgajā sadaļā, kas bija, viens no dokumentiem bija iepirkuma rokas grāmata. To noteikti var paskatīties un pārskatīt, jo tur ir paraugi specifikācijām un arī aprakstīts, kā ir jāveic cenu aptaujas. Tālāk projekta īstenošanas laika grafikā noteikti var minēt pašu projekta īstenošanu, projektu un tā īstenošanu var sadalīt 5 etapos. Piemēram, ja jūs iegādājaties kaut kādu, nezinu, lielu apjomu aprīkojumu no daudzām sastāvdaļām, tad jūs viņu varat paredzēt nopirkt nevis viena gada laikā uzreiz visu vienā datumā, bet sadalīt pa daļām, pirkt pakāpeniski un attiecīgi arī pēc tās vienas daļas realizācijas iesniegt maksājumu pieprasījumu, saņemt atpakaļ naudiņu, tādējādi atvieglojot sev naudas plūsmu nākošajām iegādēm. Tātad projekts faktiski, ja tās ir iegādes, ir jārealizē gada laikā no projekta apstiprināšanas, un jūs varat izdomāt, vai jūs viņu realizējat ar vienu piegājienu vai sadalot 5 posmos. Un tad arī šeit visu to varat aprakstīt, kas tiks iegādāts kurā posmā, vai arī projekts tiks realizēts ar vienu reizi. Nu, protams, maksājuma dokumentu iesniegšana un visas pārējās lietas ir noslēdzošā projekta īstenošanas fāze. Tālāk ir jāapraksta finansēšanas līdzekļu pieejamība. Kā jau minēju, tikai jauniešu iniciatīvām ir 100% finansējums, un arī šeit vispirms naudiņa ir jāiegūt pašiem noteiktā apjomā, un tad tiek atgūta atpakaļ. Pārējiem visiem pamata atbalsta intensitātes projektam ir 70%, bet ir iespējams dabūt vēl papildus procentus līdz 90%. Nedaudz vēlāk es jums arī parādīšu, kas ir tie papildus procenti, ar kuriem var pacelt atbalsta intensitāti. Biedrības var arī un reliģiskās organizācijas var pieprasīt arī lauka atbalsta dienestā avans maksājumus. Tie tiek pārskaitīti tagad uz komercbankām, vairs nav vajadzīgs konts valsts kasē. Līdz ar to, jā, šeit faktiski jums ir jāapraksta, kā jūs finansēsiet projektu, vai jūs prasīsiet šos avansus, vai tas būs, pašvaldības gadījumā skaidrs, tas ir pašvaldības finansējums, bet biedrībai ir jautājums par to, kur viņi ņems tātad papildus finansējumu, kas ir nepieciešams projekta realizācijai. To visu tad arī aprakstam šajā sadaļā. Un projekta vadībai nepieciešamie resursi šeit faktiski vajadzētu norādīt, kā tiks vadīts projekts, kas būs tie cilvēki, kuri no biedrības vai no pašvaldības vai no citas organizācijas vadīs projektu, un vai tas būs, nezinu, tas nozīmē brīvprātīgais darbs vai kaut kādā veidā samaksa par to, ko jūs darat. Arvien var sakot, tā arī ir tā informācija, kas norādām šajā sadaļā.
Tālāk jums ir jāatzīmē, kādā aktivitātē, vai pareizāk sakot, aktivitātes virzienos ir domāts projekts. Tas neko neietekmē, tas ir vienkārši statistikai. Tātad vienkārši ieliekot teksti un parādot, ko jūs darīsiet. Jā, nu mācībām te gan ir uzreiz jāpieraksta mācību veids, lai saprastu, kas tās ir par mācībām, bet pārējiem visiem tas ir vienkārši ķekšu ielikšana. Ja jūs plānojat mācības, tad atverot saiti, jūs redzēsiet mācību sadalījumu, kādi var būt mācību veidi, un tad arī attiecīgi varēsiet šeit ierakstīt to informāciju. Ieliekot, tātad, ja jūs realizējat projektu jauniešu iniciatīvā, tad jāņem vērā tas, ka Ķekavas novadā projekts var tikt realizēts tikai lauku teritorijā. Tāpēc arī šeit tiek prasīts atzīmēt, kas tā būs lauku teritoriju. Ķekavas novadā ir 2 pilsētas, kas neskaits lauku teritoriju, tie ir Baloži un Ķekava. Bet tas nenozīmē, ka dalībnieki nedrīkst būt šajās iniciatīvās no attiecīgajām teritorijām. Vienkārši projekta aktivitātes un projekta realizācija nedrīkst notikt Ķekavā un Baložos. Tālāk mēs runājam jau padziļinātāk par projekta mērķa grupu. Par to, kas ir jūsu mērķa grupa, ko jūs redzat savā projektā, kādi mērķa grupai būs labumi no projekta realizācijas, kāpēc jūs domājat, ka tai mērķa grupai šis projekts ir vajadzīgs. Atejot bišķiņi pie projektu vērtēšanas Daugavkrastā, tad mēs arī liekam papildus punktus par to, ja mērķa grupas ir aptaujātas, ir veikta, nezinu, anketēšana, vai ir bijušas kaut kādas sanāksmes sapulces, un tas viss ir protokolēts, un ir iespējams pielikt papildus dokumentus par to, ka mērķa grupa ir tā kā devusi piekrišanu projektu realizācijai. Bet tātad ir jāuzraksta apraksts, pamatojums par to, kāpēc mērķa grupai ir vajadzīgs attiecīgais projekts. Papildus informācija, kas sniedzama saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju, ir visa tā informācija, kas būs projektu vērtēšanas kritērijos, ko mēs paskatīsimies vēlāk, un par kuru jūs nebūsiet sapildījuši informāciju projektu pieteikumu citās failēs. Tātad šeit faktiski ir sarakstāma visa tā informācija, ar kuru jūs pamatojat projekta atbilstību projektu vērtēšanas kritērijiem. Un ņemot vērā to, ka šajā periodā ļoti tiek uzsvērts līderu projektu devums lauku teritorijās, tad ir arī atsevišķa laile, kurā ir jāpamato tātad, kā projekts atbilst stratēģijai un kā projekts atbilst lauku teritorijai. Un kāds būs projekta devums lauku teritorijas attīstībā. Jā, tātad tālāk ir jāizvēlas ķeksītis, kas ir jūsu, tātad ieguldījumi virzieni. Infrastruktūras projektiem, tātad publiskās infrastruktūras projektiem, tas būs pirmais, sabiedriskām aktivitātēm un kopienu projektiem būs otrais, un jauniešu iniciatīvām tātad vienmēr trešais. Šeit vienkārši B4 sadaļā ir jāatzīmē, ja jums tiek veikta kāda no attiecīgajām darbībām. Tātad, ja jūs veidojat mācību projektu, tad liekam jā. Ja kāds no projektiem ir paredzēts attiecīgi nākamajām darbībām, tad arī liekam jā, pārējiem visiem saliekam nē. Par inovācijām B5. Ja jūs uzskatāt, ka jūsu projekts ir tāds, kas ievieš kaut kādas inovācijas, tātad Daugavkrasta teritorijā, tad jūs šeit liekat jā, izvēlaties vienu no inovāciju veidiem, kas ir jūsu inovācijas,
un arī apraksta tātad inovāciju, ko jūs sasniegsiet vai ieviesīsiet ar projekta realizāciju. Mums pie vērtēšanas kritērijiem tiek doti punkti par inovāciju ieviešanu. Tātad, ja projekts un projektā realizētās aktivitātes ir tādas, kas ir inovācija Latvijas līmenī, tātad tādas lietas, kas līdz šim Latvijā nav bijušas, tad jūs par šo saņemat 2 punktus. Ja projekts ir inovācija tātad Čakavas novada līmenī, tad ir 1 punkts. Bet projektam kopumā ir jābūt inovācijai. Nevar būt tā, ka projekta atsevišķas aktivitātes ir inovācijas. Un, protams, ir jāskatās novada līmenī, novada griezumā, vai kaut kur jau šādas aktivitātes, vai attiecīgās iegādes, vai infrastruktūrā, vai vienalga, tas, ko jūs darat projektā, jau nav realizēts. Bet, ja jūs uzskatāt, ka viņi ir inovācija, tad vienkārši arī pamatojiet to. Tā. Reāli mums B6 sadaļa nav jāizpilda, jo es gribētu teikt, ka mēs neesam noteikuši nekādus tādus sasniedzamos rādītājus, kas jums būtu jāsasniedz priekš stratēģijas ieviešanas. Mums sasniedzamie rādītāji ir realizētie projekti pa aktivitātēm. Līdz ar to B6 sadaļa faktiski uz jums kā projekta iesniedzējiem neatiecās. Projekta īstenošanas vieta šeit atverot attiecīgo ailīti, vai nu tas ir, tātad, ja tiek novietota kāda tehnika vai pamatlīdzekļi vai kaut kas tam līdzīgs, vai arī infrastruktūra veidota, tātad atver ailīti un vienkārši ieraksta kadastra numuru, kurā tiks realizēts projekts, attiecīgi zem kuras sadaļas to ir nepieciešams darīt, un arī pēc tam ieraksta jau uz sīkāk kadastra apzīmējumu. Jā, tālāk mēs esam nonākuši pie attiecināmām izmaksām. Tātad, pirmkārt ir jāieliek ķeksīts, vai jūs esat PVN, ar vienos sakot, tiem, kas ir PVN maksātāji, PVNs būs kā neatiecināmās izmaksas. Ja jūs neesat PVN maksātāji, tad PVN var iekļaut attiecināmās izmaksās un tātad arī attiecīgi projekta, var teikt, summā un atgūt par viņu sabiedrisko finansējumu. Bet, ja jūs esat PVN maksātājs, tad PVN skaitās neatiecināmās izmaksas. Tātad šeit mēs varam vaļā attiecīgi ailīti, kurā jūs kaut ko darat, kurā jums būs attiecināmās izmaksas. Teiksim, es paņemu iekārtas, jaunu pamatlīdzekļi. Nezinu, mēs nopērkam ģitāras priekš ansambļa mērvienība, gabali, vienības skaits 2. Tātad, ja jūs neesat PVN maksātājs un PVNs ir atgūstams, tad šeit abi cipari būs vienādi un arī attiecināmās izmaksas būs tādas pašas. Un attiecīgi attiecināmās izmaksas raksta tālāk šeit. Šeit tātad ir jānorāda ailītē datums, kad jūs plānojat, ka jūs būsiet veikuši iegādes, viņas jums būs tātad uz vietas, vai biedrībā, vai pašvaldībā, vai vienalga kur. Un jūs varēsiet iesniegt maksājumu pieprasījumu par šīm iegādēm. Kā jau minēju, tātad visam, kas saistīts ar pamatlīdzekļiem, ar aprīkojumu, ar iekārtām, realizācijas laiks ir 1 gads no projekta iesniegšanas, no projekta apstiprināšanas brīža. Savukārt, ja ir paredzēta būvniecība vai būvdarbi, tad tie ir 2 gadi.
Tātad, ja mēs rēķinam, kad projekti varētu maksimāli lauka atbalsta dienestā tikt apstiprināti 2025. gada februārī, tad faktiski jums maksimālais realizācijas gads ir 26. gada februāris. Līdz ar to vai nu jūs varat likt kādu datumu līdz februārim 26. gada, vai arī to visu novirzīt līdz maksimālajam laikam. Tas, ka jūs iesniegsiet ātrāk projektu maksājumu pieprasījumu, tas ir normāli un nav problēmas. Lielākas problēmas varētu būt tad, ja jūs iesniedzat maksājumu pieprasījumu vēlāk. Tātad, ja jūs jūtat, ka jums šeit ieliktais datums ir par ātru, un jūsu iegādes neatnāks jums tik ātri, vai jūs viņus arī nevarēsiet nopirkt, tad jums būs jāraksta pagarinājums lauka atbalsta dienestā ar pamatojumu, kāpēc tā. Līdz ar to ir ieteikums, kad domājot par to, kas ir maksimālais maksājuma pieprasījuma iesniegšanas laiks, noteikti pieliekat vēl kādu mēnesi vai pusotru mēnesi klāt savai vīzijai, jo visādi var gadīties. Un tātad pieņemsim, ka es maksājumu pieprasījumu iesniegšanu sadalītu pa posmiem, jo man ir ģitāras, kuras es iegādāšos, nezinu, 25. gada augustā. Atbalsta intensitāte, kā jau teicu, pamata atbalsta intensitāte 70%, bet mēs parunāsim par to, kā var palielināt atbalsta intensitāti. Lūk, otrais, teiksim, nezinu, būs. Aizpildu te pa lielam tāpat, bet, jā, būs, es, teiksim, novilkšu līdz maksimālam piegādes laikam, projekta realizācijas laikam, un iegādāšos viņus tikai februāra beigās. Ja? Bet tad arī tajā 12. augustā būs jums jāiesniedz maksājuma pieprasījums par ģitāru iegādi. Lauka atbalsta dienests viņu izskatā maksimums 2 mēnešu laikā un atgriezt naudiņu. Par būvdarbiem un visu, kas saistīts ar būvniecību un arī labiekārtojumu elementu uzstādīšanu. Tātad mēs partnerību Daugavpils ņemsim pretī tikai tādus projektus, kas būs jau ar būvvaldes būvatļauju vai apliecinājumu karti un kuras būs saskaņots jau būvvaldē. Tā teikt, ka viņām ir izpildīti projektēšanas nosacījumi. Faktiski tas jau ir gatavs būvprojekts. Vai, ja tiek novietoti kādi elementi, tur noteikti būvotājai nav vajadzīgi, tur pietiek ar apliecinājumu karti. Šeit tad arī ieraksta kartē par to, kad ir izpildīti visi nosacījumi un to novietošana būvvaldē ir saskaņota. Vienkārši būvniecības ideju vai elementu novietošanas ideju mēs tātad īsti pretī neņemsim. Jauniešu iniciatīva tātad liek ciparu šeit. Var ierakstīt, ka tās ir, nezinu, vai nu mācības vai kaut kādi pasākumi. 6000 visur. Iesniegšanas laiks, manuprāt, jūs varējāt realizēt projektu 18 mēneši, bet jāpaskatās metodikā. Un attiecināmās izmaksas 6000 un atbalsta intensitāte arī 100%. Kas ir būtiski, jauniešu iniciatīvām ir jāpievieno atšifrēta tāmi, saliekot pa pozīcijām, kā jums veidosies 6000 projekta. Es jums vēlāk parādīšu metodiku. Tur ir sarakstītas attiecināmās izmaksas, kas var būt jauniešu iniciatīvā. Un attiecīgi jums tā tad ir jāsaliek un jāparāda, kā veidosies jūsu tāme. Bet attiecināmajās izmaksās jūs varat ierakstīt vienkārši mācības un, teiksim, pat tāmu pielikumā. Bet tāmas atšifrējumam ir jābūt.
par vispārējām un sagatavošanas izmaksām. Tātad projekta sagatavošanai var pieprasīt projekta rakstīšanas izmaksas, tās ir vispārējās izmaksas. Savukārt sagatavošanas izmaksas ir izmaksas, kas saistītas ar būvprojekta sagatavošanu. Šeit ir nosacījums par vienotu likmi sagatavošanas izmaksām, un tās ir 1,8% no projekta attiecināmajām izmaksām. Ne vairāk, ne mazāk, tieši 1,8%, bet nepārsniedzot 2900 eiro. Tātad jūs nevarat izdomāt paprastīt 1,3% vai tur, nezinu, 2,5%. Viņām ir jābūt tieši 1,8%. Un, protams, jāiekļaujas projekta attiecināmajās izmaksās. Un šo piemēru un aprēķinu un metodiku jūs varat redzēt projekta sagatavošanas rokas grāmatā. Tā, projektu neatiecināmās izmaksas ir tās izmaksas, kas jums ir papildus projekts, un tās pozīcijas, ko jūs neiekļaujat attiecināmajās izmaksās. Nu, nezinu, šeit bija ģitāras būvs, kas sastādīs, teiksim, projektu maksimālo summu, bet jums vēl vajag klavieres, lai tas pulciņš sekmīgi darbotos mūzikas. Līdz ar to klavieres jūs pirksiet pa saviem līdzekļiem, un viņas ir jāparāda šeit kā neatiecināmās izmaksas. Summas sarēķinās automātiski B9 sadaļā. B10 sadaļa izmaksu pamatojums. Jums ir jātaisa vaļā tik krustiņi, cik jums ir attiecināmo izmaksu pozīcijas sarakstītas. Jāņem šeit konkrētā attiecināmā izmaksa un jāsaraksta pamatojums, kāpēc jums viņa ir vajadzīga. Tātad, ko viņa jums dos projekta īstenošanai. Un tā jūs taisat vaļā un rakstat tik reizes, cik ir ailītes attiecināmajās izmaksās. Tā, projekta uzturēšanas izmaksas principā ir nedaudz mainījušies nosacījumi projektiem un sabiedriskā labuma projekti var, kā lai saka, ņemt arī maksu par projekta iegādēm, par to, kas projektā ir norealizēts, lai sektu projekta uzturēšanas izmaksas. Nu, teiksim, ja tas pats, nezinu, mūzikas pulciņš, viņš darbojas kādā telpā, par kuru biedrībai ir jāmaksā īres maksa, tad attiecīgi var ņemt maksu tādā apjomā, lai nosaktu šo īres maksu. Bet atalgojums personālam nedrīkst būt tā kā komerc atalgojums. Šeit neiet runa par algu, kas ir tā kā, nu, kas būtu jums strādājot uzņēmumā vai kādā citā uzņēmē darbības formā. Šeit iet vairāk runa tīri par uzturēšanu, par to, lai cilvēks nāktu un pastrādātu ar šiem jauniešiem un padarbotos ar viņiem, vai arī ar muzikantiem un tam līdzīgi. Ar vienu var sakot, izmaksas var būt tik, lai uzturētu projektu iegādes un sabiedriskās aktivitātes. Un tātad šeit jūs arī norādat, cik ir tās izmaksas. Ja nav attiecīgās ailīs un gribat vēl kaut ko pievienot, liekat klāt citas izmaksas. Un attiecīgi tālākajās ailītēs jums ir jānorāda, no kādiem resursiem tiks sektas attiecīgās izmaksas. Vai nu tie ir ieņēmumi no tātad projekta aktivitātēm, vai arī brīvprātīgais darbs, personīgais inventārs un sadarbība ar citām organizācijām. Jā, un mēs esam tikuši līdz pavadokumentiem. Zemes grāmatas vai arī nomas līgumi un tam līdzīgas lietas attiecās uz projektiem, kur ir paredzēta kaut kāda labiekārtojuma elementu uzstādīšana, vai arī, nezinu, būvniecība,
vai teritorijas labiekārtošana. Tāpat arī vidas piesārņojuma atļauja no valsts vidas dienesta vairāk attiecas uz uzņēmējdarbības projektiem. Iepirkuma dokumenti, kā jau minēju, tad visām iegādēm, kur ir summa virs 1000 eiro, ir jāpievieno cenu aptāju dokumenti, tātad jūsu sastādītā tehniskā specifikācija un atbildes piedāvājumi ir jāliek šeit klāt. Būvniecības dokumenti attiecīgi būs būvprojektiem vai, nezinu, kaut kādiem rekonstrukcijas projektiem, ja tādi būs. Valdes apstiprinās lēmumus par projektu īstenošanu ir jāpievieno biedrībām, reliģiskām organizācijām. Tātad, ka valde ir apstiprinājusi, ka šāds projekts tiks īstenots un attiecīgi kāds ir projekta kopējās izmaksas un kā viņi finansēs. Pašvaldības lēmumam ir jābūt par projektu realizāciju. Tad ir pašnovērtējuma anketas, kuras pastīsimies vēlāk, un deklarācijas tās gan uz jums neatiecās. Un pie citiem dokumentiem tā tad var likt klāt visu pārējo, ko jūs vēl gribat skaidrot projektā. Teiksim, jauniešu projektiem tās būtu tāmes. Jauniešu projektiem ir nepieciešams arī diezgan detalizēts jau apraksts par to, kas tās būs par nodarbībām, kas būs pasniedzēji, kā viņas aptuveni notiks, un arī cik un kādi jaunieši plāno piedalīties. Tā kā šeit ir jābūt arī tādai kā programmai jau attiecībā uz jauniešu projektiem. Un, jā, pēdējā sadaļa ir iepirkuma un cenu salīdzināšana. Tātad šeit atkal tiek ņemtas visas sadaļiņas, kas ir attiecināmās izmaksās un kuras pārsniedz 1000. Un jums ir jāsaraksta visi piedāvātāji, kas jums ir piedāvājuši, jāvar vaļā. Tātad tik ailes, tik katrai attiecīgai izmaksai ir piegādātāji. Jāsaraksta viņi šeit, jāpamato, kāpēc viņi ir izvēlēti. Nu, visbiežāk, ka tā ir kāda pieredze vai labas atsauksmes vai kvalitāte vai kaut kas tamlīdzīgs. Un beigās jāieliek ķeks, ka jūs neesat saistīti ar attiecīgajām personām caur, nezinu, radniecību, caur kopēju darbību kādā uzņēmumā un tam līdzīgi. Jā, un projektu var pārskatīt, projektam var pārbaudīt kļūdas pirms iesniegšanas partnerībā. Un tas, ko es ieteiktu, neatstāt projektu sagatavošanu uz pēdējām dienām, pareizāk sakot, uz pēdējām minūtēm, nevis pēdējām dienām. Jo, ja jums izliks sarkanas kļūdas, tad jums vienkārši jautājums, vai pietiks laiks viņus salabot un precizēt. Bet tātad projekta iesniegšana beidzās 1. novembra, var teikt, 23:59. Tas man par projektu veidlapu būtu viss. Vai ir kādi jautājumi tieši par projektu veidlapas aizpildīšanu? Tā, es šatā arī neredzu nekādus jautājumus. Tad es gribēju bišķiņ parādīt. Tātad, lūk, kur ir metodika jauniešu iniciatīvu projektu sagatavošanai. Un viņi ir pieejami gan mūsu mājaslapā, Daugavkrasta, gan arī Lauka atbalsta dienas mājaslapā. Šo metodiku jauniešu projektiem vajag izlasīt, jo tur ir pateikts, kas var būt tie jaunieši, kuri, kā lai saka, piedalās projektā. Tātad tie ir 7 līdz 25 gadi veci jaunieši. Atbalsta pretendents noteikti var būt tāda organizācija vai arī pašvaldība vai biedrība vai nodibinājums, kas nodarbojas ar jauniešiem un kuriem tas ir kaut kur ierakstīts vai nu statūtos vai nolikumos. Un arī aprakstā tātad rakstot jauniešu projektu noteikti ir jānorāda, kādi ir bijuši pasākumi. Daži saistībā ar jauniešiem, lai varētu pārliecināties par organizācijas atbilstību.
Un, jā, kā jau teicu, tātad projekts var realizēt jauniešu iniciatīvā līdz 18 mēnešiem. Ir jābūt vismaz 10 dalībniekiem katrā pasākumā, ko jūs realizējat. Un tālāk jūs varat arī skatīties šīs attiecināmās izmaksas, kas ir, lai saliktu tāmi 6000. Tas nenozīmē, ka ir jābūt visām pozīcijām, jo mums tieši tā stāstīja vairākus piemērus iesniegtos jau jauniešu iniciatīvās. Tātad ir jābūt pozīcijām, kas atbilst jūsu pasākumiem plānotajiem. Nevar vienkārši paņemt visu šīs pozīcijas, samatāt 6000 un iesniegt tām, tā nebūs. Tiks vērtēts tātad, vai tās pozīcijas, ko jūs esat ielikuši attiecināmās izmaksās, vai tās ir arī, nu, tā kā atbilstošas jūsu plānotajiem pasākumiem. Ar vienu var sakot, metodiku palstīt vajag un paskatīties, kas viņā ir rakstīts, lai varētu sarakstīt jauniešu iniciatīvu projektu. Tā, kurām, nē, vispirms mēs paskatīsimies ātri, es jums parādīšu arī. Tātad rīcības plāns ir tas, pēc kurā ir noteiktas stratēģijas rīcības plāns, ir tas, kurā ir noteiktas likmes, kādas var saņemt projekti. Paskatīsimies ātri. Jā, es saprotu, ka te īsti nevienu neinteresē infrastruktūra. Tātad sabiedriskās aktivitātēs pamata likme ir 70%, viņu var pacelt uz 90%, ja tātad projektā veicamās darbības vai idejas ir pamatotas mērķu grupu un iedzīvotāju kopienu vajadzībās, kas ir šīs aptaujas sanāksmes un citas līdzdalības formas, kur var pierādāms materiāls pievienot projektam, tad var saņemt 15% klāt. Ja projektu ideju realizē vismaz divi partneri, tad var saņemt vēl 5% klāt, tādējādi veidojot šos 90%. Savukārt uz pašvaldību ir bišķiņ cik ierobežojumi. Pašvaldībai tātad maksimālā atbalsta intensitāte, līdz kurai var pacelt projektam cipariņu, ir 80%. Un tad, ja projekta realizācijā piedalās pašvaldība un vēl kāds cits koprojekta dalībnieks, kas nav ne pašvaldības iestāde, ne pašvaldības organizācija, un viņi abi divi piedalās arī ar finansējumu, tā skaitām. Tad pašvaldība, jebkurā gadījumā 90% dabūt nevar, ir vai nu pamatsumma 70% atbalsta, vai 80%, ja tas ir koprojekts. Un faktiski kopienām tātad arī kopienu aktivitātēm pamatsumma 70, var līdz 90. Jā, attiecīgās investīcijas ir pamatotas stratēģijā, un arī, ja ir vismaz divi partneri, kas iesaistās projektu realizācijā. Un kā redzat, tad pamatsummas ir 10 000 projektiem, izņemot infrastruktūras projektu, kur ir tātad 50 000. Labi, un te bija uzrakstījuši čatā, ka interesē jauniešu izvērtējumu veidlapa. Tūlīt paņemsim, paskatīsimies. Un ja vēl kāda veidlapa interesē, tad sakat. Paskatīsimies arī to. Tātad, šī ir tā veidlapa, kas ir jāizpilda. Jums ir jānorāda pašiem vērtējums un arī jāapraksta pamatojums, kur šo vērtējumu vai nu projektā var redzēt, vai arī, ja tas projektā nav atrakstīts, tad šeit rāk. Nē, bet faktiski ir tā, ka projektā, kurā gadījumā pamatojumam ir jābūt aprakstītam. Un šeit var atsaukties arī uz projektu sadaļu. Līdz ar to šī ir tā veidlapa,
no kuras informācija, kuru jūs nebūsiet ierakstījuši projektā, ir jāieliek projektā, lai varētu saprast, kā jūs atbilstiet attiecīgajiem kritērijiem. Nu, tātad projekts atbilst stratēģijai, un projektā ir pamatots devums lauku teritorijai. To jau mēs tā kā runājām, tad palasiet stratēģiju, palasiet, kas ir attiecināms, kas nav attiecināms rīcībā, un sapratīsiet, kā katrs konkrēts projekts atbilst stratēģijai. Un, ja mēs runājam par jauniešu iniciatīvu, tad atceramies, ka viņi tātad nevar realizēt Ķekavā un Baložos, bet visā pārējā teritorijā var. Bet vienalga ir jāpamato, kāds būs projekta devums lauku teritorijai. Tad mēs skatāmies, viens no vērtēšanas kritērijiem ir arī vai iepriekšējās kārtās vai arī šajā kārtā nav iesniegti paralēli projekti. Ja ir, tad saņem mazāk punktus. Nu, šobrīd šis kritērijs īsti nedarbojās. Par inovācijām jau runājām, tātad vai nu Latvijas mērogs vai vietējais mērogs. Šis punkts 5. ir domās par projektu publicitātes pasākumiem. Tiesībā uz jauniešu pasākumiem būs sekojoši, ka tātad, ja ir paredzēti tikai publicitātes plāksnes, kas ir obligāti projekta realizācija, tad ir 0 punkti. Ja ir paredzēts, ka tiks sagatavots apraksts un fotofiksācija par projektu un projektu pasākumiem un ievietot gan savos tīklos, gan arī sūtīt Daugavpilsam, būs 1 punkts. Un ir paredzēts organizēt pasākumu realizētā projekta atklāšanai, vai arī nodrošināt katras projektā paredzētās aktivitātes publicitāti, tad ir 2 punkti. Ar vienu var sakot, šis ir tas kritērijs, kas jums ir jāapraksta projektā, cik lielu publicitātes slogu jūs uzņemsieties. Tad mēs skatāmies attiecīgi atbalsta pretendentu darbības ilgumu teritorijā. Ja ir 2 un vairāk gadi, ir 2 punkti, 1 līdz 2 gadi 1 punkts. Ja ir mazāk, tad 0. Tālāk 7. kritērijs ir par projektu kopumā, par projekta ideju, par to, kā ir izstrādāts projekts, kā ir viss aprakstīts un vai mēs, vai viņš ir saprotam aprakstīts, vai mēs no viss tā, kas ir projektā un pievienots projektam, varam saprast ideju, būtību, mērķa grupas un visas pārējās lietas. Un attiecīgi par katru kritēriju tiek doti punkti. Mums ir paredzēts, ka viss projekts iesniedz. Mēs vēlamies, kā lai saka, mums notiek projekta prezentācijas. Visbiežāk tās ir attālinātās prezentācijas, kur jūs vienkārši izklādaties un stāstat projektu vērtētājiem un Daugavpils padomē par sagatavoto projektu. Un attiecībā uz jauniešu iniciatīvām, tātad, ja projektu prezentē paši jaunieši, tad mēs dodam 1 punktu par šo. Faktiski ar jauniešu iniciatīvām ir tā, ka būtu jābūt tā, ka tā organizācija, kas iesniedz projektu, ir tikai kā tāds padomdevējs, mentors projektam. Tās idejas par projektu un projekta aktivitātēm un visām pārējām lietām ir nākušas no pašiem jauniešiem. Un tātad organizācija, kas iesniedz projektu, ir tikai uzraugs viņiem. Līdz ar to mēs arī gribam redzēt, ka projektu prezentē paši jaunieši, kas viņu ir sagatavojuši. Jā, un tad mēs dodam papildus punktus arī par neformālās mācīšanās pieeju vai neformālās izglītības metodēm. Līdz ar to šīs arī ir tās lietas, kas ir jāapraksta projekta aprakstā, lai mēs saprastu, ka tādas būs iekļautas.
Un tātad pēdējais kriterijs ir par to, ka projektā idejas ir apspriestas ar mērķa grupu, un par to ir pievienots apkopojums. Ir kādi jautājumi par vērtēšanas kritērijiem? Katrā ziņā domājiet, plānojiet projektus, laiciņš vēl ir. Un, ja ir vajadzīgs konsultācijas vai kaut kāds pārunas par to, ko jūs vēlaties iekļaut projektos, kādas ir idejas un tā tālāk, noteikti zvaniet, rakstiet, varam satikties un pārunāt. Um, Jautājums, vai ir vēl kādi jautājumi tīri par projektu sagatavošanu? Vai mēs arī šodien varam beigt un teikt paldies